Pēdējās 2 nedēļas esmu bijusi šeit mazliet klusāka, jo baudu vēl pēdējās grūtniecības nedēļas un daudz atpūšos, staigāju pa mežu ar suņukiem un vienkārši cenšos tiešām baudīt tās pēdējās nedēļas ar meitiņu Punciju. Un liekas tāds ļoti īpašs laiks. Tagad ir vēl pēdējais laiks, kad ir viss tādā mieriņā. Un šodien es izdomāju, ka es varētu parādīt, kāda tad ir šobrīd tā mana ikdiena, kas ir ļoti vienkārša, nesteidzīga un noteikti tāds atslēgas vārds, ko jau es minēju, ir mierīga. Es dzīvojos pa mājām. Es katru dienu principā cenšos iet staigāt ar suņiem un savu mammu viņas sunīšiem pa mežu. Šodien neaizgāju, jo es zināju, ka es filmēšu un lai nav pārāk liels slodzi mugurai. Bet kopumā mēs noejam kādus 5 kilometrus dienā. Es gan jūtu, ka mugura sāk sāpēt tā kā arvien biežāk un mazliet bail, ka varbūt šīs te pastaigas būs jāsamazina vai jāpārtrauc, ko man ļoti negribētos, un arī suņi ir ļoti pieraduši. Bet to tad redzēs. Bet šodien plānā ir, kā jau katru dienu, vienkārši dzīvoties pa mājām. Es esmu sākusi taisīt vingrinājumus uz bumbas, jo tādā veidā arī palīdz atslābināties tai mugurai un arī trenēju iegurni un visu citu, ko iesaka priekš grūtniecības pēdējām nedēļām. Tāpat arī taisu elpas vingrinājumus, kurus mums ir iedevusi mīļotava, un pārējo laiku vienkārši kaut ko varbūt vēl piekārtoju, saorganizēju kādas pēdējās istabas atvilknes, kaut kādas lietas cenšos atdot, ko es redzu, ka mums nav nepieciešamas. To jau es vienmēr esmu darījusi, tīru ārā kaut kādas varbūt tādas lietas, kas mums īsti vairs nenodara, bet var noderēt kādam citam, tad tās es vedu ziedot. Bet kopumā tiešām, kā jau minēju, dienas ir ļoti mierīgas. Un tad vēl viena lieta, ko es izdomāju, ka būtu interesanti jums pastāstīt, ir kāda ir bijusi šī mana grūtniecības pieredze, jo man šobrīd rit pēdējās nedēļas, kā jau es minēju, un grūtniecība kaut kādā ziņā bija tāda, kā gaidīju, un kaut kādā ziņā arī pilnīgi citādāk. Tāpēc es ieliku arī tādu nelielu aptauju Instagramā, un lielākā daļa no jums atbildēja, ka gribētu redzēt vai dzirdēt drīzāk manu pieredzi, un man pašai ļoti patīk paklausīties, kā tad ir gājis citām sievietēm, tāpēc es izdomāju jums pastāstīt. Un man ir arī tāds, man vispār šajā kladītē ir viss par grūtniecību sarakstītas pirmās nedēļas, visas sajūtas, kā es uzzināju, viss pārējais, bet turpat man ir arī sarakstītas simptomi, vai drīzāk tā kā tās atšķirības, ko tad es jūtu, esot stāvoklī. Jā, tad es iedomājos pastāstīt jau sākot ar 1. trimestri. Un 1. trimestris, kad es uzzināju, ka esmu stāvoklī, pašā sākumā man nebija nekādu simptomu. Es jau to minēju video, kur mēs uzzinām, ka esmu stāvoklī, un tāpēc es biju diezgan droša, ka šajā mēnesī mums nav sanācis tikt pie bērniņa. Bet kad jau biju ieraudzījusi tos pozitīvos testus, tad pēc aptuveni nedēļas sākās pirmie simptomi, un pats pirmais, kas man parādījās, bija ļoti jūtīgas krūtis. Un man bija tā, ka man patiešām bija pat sāpīgi gulēt uz vēdera, kas bija ļoti interesanti. Es noteikti negaidīju, ka tas notiktu sākumā, bet tas bija tiešām tāds pats pirmais, tā atšķirība, ko jau es ievēroju savā ķermenī. Un pēc tam parādījās tādas velkošas un pavisam drusciņi sāpīgas sajūtas vēdera lejasdaļā, kad vēders staipījās, kas bija arī ļoti interesanti, un ik pa laikam bija tiešām tā, ka gribas mazliet sarauties, tās sāpes tādas asas un velkošas, bet, protams, nebija nekas traks. Un tas principā ritēja visu 1. trimestri, varbūt pat bišķiņi ilgāk. Vēl viena lieta, kas parādījās, es teiktu, kaut kur pēc kādas 6. nedēļas, bija ļoti liels nogurums. Un par šo te nogurumu, man liekas, ļoti daudzi dzird un ļoti daudz grūtniecis runā, bet es nekad nevarēju iztēloties, ka tas nogurums ir tik ļoti spēcīgs un ka ar viņu nekādi nav iespējams cīnīties, nepalīdz ne kafija, ne tur ilgāka gulēšana, vienkārši tu visu laiku esi ļoti saguris. Tāda sajūta, ka tu neesi gulējis daudz dienas un
Es atceros, ka es pirmajā trimestrī tiešām varēju gulēt vairākas reizes dienā pa stundai pusdienas laiku, kas tagad man liekas, tā kā, ja es iemiegu uz pusstundu dienā, tas jau ir daudz. Tad tajā reizē tās bija vairākas stundas, un es ļoti labi atceros šo vienu reizi, kad mums bija jābrauc uz izrādi. Pie manis bija manas mammas sunīši, un viņi sēdēja ārā, tā bija vasara, un sēdēja ārā uz terases, un es piesēdu viņus papājāt. Un nākamā lieta, ko jau es atceros, ir, kā Roberts man modina, ka ir pārāk karsts ārā, lai gulētu uz terases grīdas. Un viņš arī uzņēma šo ļoti smieklīgo bildi, kas mums paliks arī atmiņā vienmēr, jo tas tiešām bija tāds moments, kad es vienkārši domāju, cik tā grīda ir silta un mīksta, un apgulos, vai drīzāk es pat apsēdos papājā to sunīti un iemigu. Un es nogulēju patiesībā diezgan ilgi, jo es biju ļoti uzkarsusi. Roberts tikmēr laikam posās, un viņš nebija ievērojis, ka es tur esmu aizmigusi. Tā kā man viss ķermenis bija ļoti, ļoti karsts, jo es gulēju tiešā saulē kaut kādos, man šķiet, 30 grādos. Bet tas bija ļoti labi pagulēts pusdienas laiks. Katrā ziņā tas noteikti bija tāds rādītājs, cik tiešām tas nogurums ir spēcīgs. Un tad ap kādu, man liekas, arī 6. vai 7. nedēļu man parādījās slikta dūša. Atceros, ka pirmo reizi tā parādījās ēdot banānu. Vienkārši likās, ka tā kā es tūlīt pat viņu izvemšu ārā. Nākamā lieta bija, man ļoti garšoja tāda baltā šokolāde ar melenēm, un mums viņa stāvēja plauktā. Tā vispār patiesībā bija viena no manām mīļākajām šokolādēm. Un es attaisīju plauktu un sajūtu viņas smaržu un uzreiz gribēju vemt. Man tik ļoti slikti bija no viņas, ka beigās es jau pat domājot par viņu man šķebināja un tiešām gribējās skriet uz toleti. Un tāpēc mēs viņu ietinām maisiņā, lai nav nekādas smakas, un devām Roberta māsai. Un jā, tas bija tiešām tā kā, likās ļoti, ļoti interesanti, ka no šokolādes, kas man tik nenormāli garšo, un es varētu apēst visu tāfelīti vien pati, man vienkārši tik ļoti šķebina, un es nespēju panest ne viņas smaržu, ne domu par viņu, neko. Tā kā tas bija par sliktās dūšas sākumu. Jā, un tad tā palēnām man sāk parādīties tā sliktā dūša arvien vairāk, un bija brīdis jau, ka tā man bija pilnīgi ikdiena, visu laiku šķebināja, visu laiku griezās vēders, vēmu gan es tikai vienu reizi, kad es nepaspēju paēst brokastis, un es vienkārši jūtu, ka viss, kad ir tik slikti, ka neizturēšu, bet citādi visu pārējo laiku man vienkārši šķebināja. Šodien ir 6 nedēļas un 2 dienas kopš esmu stāvoklī. Biju domājis filmēt YouTube video, tāpēc gribēju lokainus matus, bet bērniņš izdomāja, ka tieši šodien man ir jāsāk sliktai dūšai. Es biju cerējusi, ka es būšu viena no tām laimīgajām, kurām nebūs slikta dūša, bet tomēr es nebūšu viena no viņām. Un vienīgais, kas man palīdz, ir zero kola ar ledu, tāpēc es visu dienu viņu dzeru. Un atrasties guļas pozā, jo kā es pieceļos stāvus, ir sajūta, ka es neizturēšu un ka būs tūlīt ļoti slikti. Joprojām ir tāds diezgan liels pārsteigums, cik ātri ķermenī rodas kaut kādas izmaiņas. Ir interesanti to izjust un novērot un piefiksēt. Roberts jau aizbrauc pēc 2. burgera šodien, jo es vienīgais, ko varu iedomāties iēst, ir viršu zirņu burgers. Un zero kola ar ledu. Bērniņš ir melenis izmērā šobrīd, un man liekas diezgan fascinējoši, kā maza melenīte var apgriezt visu vēderu un ķermeni kājām gaisā. Bet, protams, es tajā pašā laikā esmu arī ļoti, ļoti laimīga un pateicīga, ka man ir iespēja šo piedzīvot un novērot un izjust. Tā kā es pavisam noteikti nesūdzos, bet pašai priekš sevis ir interesanti piefiksēt, kā tad es jūtos šajās dienās, kā es izskatos, kas ir vienkārši šausmas, bet tas viss ir tā vērts un gaidu rītdienu, varbūt būs labāk. Un tā kā man šķebināja pilnīgi visu laiku, izņemot tad, kad es ēdu, tad tajos pirmajos mēnešos es diezgan labi arī pieņēmu svarā, jo es centos visu laiku kaut ko knakstīties, kaut kādus krekerīšus vai marinētus gurķīšus vai kaut ko ēst, lai vienkārši nejustos tik slikti. Un tā ir noteikti lieta, ko es centīšos atcerēties uz nākamajām grūtniecībām, ja man arī būs slikta dūša, ka ēst kaut ko super maz kaloriju, lai nav tas svara pieaugums uzreiz sākumā.
Un tikai dēļ tā, ka tev vienkārši ir slikti, jo nav jau tā, ka ļoti gribas ēst, ir vienkārši vēlme pēc tā, lai tu nejūti to šķebinošo sajūtu. Bet ļoti man paveicās, un nedaudz pēc 12. nedēļas sliktā dūša man pārgāja, par ko es, protams, priecājos. Pēdējā lieta vēl, ko es varētu pieminēt pie 1. trimestra, ir cravings, jeb varbūt kaut kas, kas kārojās netipiskāk. Un viena no tām lietām bija tomātmaizītes. Man ļoti gribējās tomātmaizītes. Un Roberts man tās arī gatavoja ik pa laikam. Bija brīži, kad es sēžu gultā ap 10. vakarā, un es domāju, ka, ja es nedabūšu tomātmaizītes, es nevarēšu aiziet gulēt. Un viņš man gāja un tās arī uztaisīja, kā viņš pats smējās. Man jau arī gribējās, un tad mēs abi divi kopā ēdām tomātmaizītes gultā un skatījāmies Olimpiskās spēles. Tās tādas ļoti mīļas atmiņas. Un, protams, tie paši arī gurķīši, bet es gan teiktu, ka nevis tik ļoti man viņi kārojās, bet es vienkārši viņus ēdu, jo zināju, ka tur nav super daudz kalorijas un cenšoties aizbaidīt šo slikto dūšu, kā jau es minēju. Un tāds vislielākais cravings, ko es varu minēt, kas patiešām man pārsteidza, bija kūka, ko es atcerējos no savas aptuveni 10 gadu jubilejas, ko man mamma bija pirkusi Sky veikalā. Es sēdēju vakarā gultā, un man momentāli šī kūka iešāvās prātā, un es vairs nespēju par viņu beigt domāt. Nākamajā rītā es uzrakstīju mammai, kas tā bija par kūku. Es pat nezināju no nosaukumu, neko. Es vienkārši izstāstīju, kāda aptuveni bija viņas pildījums un no kā viņa sastāvēja. Un mamma kaut kādā veidā atcerējās viņas nosaukumu, atrada un uzzināja to, ka Sky veikali joprojām viņu ražo. Un tad uz kaut kāds pāris dienas vēlāk Roberts viņu pasūtīja un man atveda, kas likās vienkārši ļoti smieklīgi, bet tas liekas arī ļoti dīvaini un neticam, kā smadzenes var atcerēties 17 gadus vecu atmiņu, par kuru es pilnīgi godīgi saku, neesmu nereizi domājusi šo gadu laikā. Es tiešām nekad nebiju domājusi un atcerējusies šo dzimšanas dienu vai kūku, bet ejot vakarā gulēt, tad bija tā kā momentāla doma, kas iešāvās manā prātā, un es to vairs nevarēju aizmirst. Bet paldies mammai un paldies vīram, kad viņi sarūpēja man šo kūku, kas vispār izklausās ļoti neticami, jo tik daudz gadi ir pagājuši, bet paveicās, ka viņi joprojām ražo. Nu jā, tāds bija mans 1. trimestris. 2. trimestrī, kad pārgāja sliktā dūša, es pilnīgi godīgi varu teikt, ka es nejūtu nekādas sliktas sajūtas vai simptomus, principā neko citādāku kā ikdienā. Vienkārši varēju redzēt un vērot, kā aug puncis, varēju braukt skatīties mazulīti pie dakteres sonogrāfijās un vienkārši baudīt šo laiku. Un to es ļoti novērtēju, ka 2. trimestris man patiešām bija ļoti viegls. Un ar 3. trimestrī sākās laikam tāds mans pats, pati tā lielākā grūtība, ko es jau esmu minējusi vairākos video un arī šajā, ka sāka sāpēt mugura. Sāka man sāpēt muguras lejas daļa, un to es jūtu tad, kad es daudz staigāju vai daudz esmu uz kājām. Tās sāpes ir diezgan pamatīgas, un katru vakaru Roberts man muguru cenšas kārtīgi izmasēt, un tad pa nakti vismaz es varu pagulēt, jo citreiz, ja tā mugura ir ļoti savilkta pa dienu, tad arī naktī ir grūti gulēt. Bet jā, tāpēc es taisu šos bumbas vingrinājumus, Roberts palīdz ar masāžām, arī tur meklēju internetā, kā vieglāk viņu atslābināt. Un brīžiem arī duša palīdz atslābināties, bet tas tāds noteikti ir tāda lielākā grūtība, ar ko es esmu saskārusies, bet nopirku arī jostu un cenšos tad kaut kā vienkārši to pieņemt un būt daudz mieriņā, atpūtā un nenoslogot to muguru tik traki. Vēl kāda lieta, kas man parādījās 3. trimestrī, bija krampji. Un tie parādījās guļot naktīs, vienkārši pēkšņi sarāva kāju krampji. Un šie krampji bija tādi, kas man tādi nebija bijuši, jo pēc viena no tiem es nākamajā dienā burtiski nevarēju uzlikt svaru uz kājas, es kliboju. Un tā es nokliboju nākamās, man liekas, 3 dienas, kamēr tā krampja vieta pārgāja sāpēt. Tas bija ļoti tā intensīvi. Un, protams, es sazvanīju savu dakteri, un viņi pateica, ka jādzer ir magnijs. Un kā es sāku dzert magniju, tad arī šie krampji pārgāja. Tā kā tas bija ļoti viegli atrisināms.
Par gulēšanu, ja vēl runājam, tad arī bezmiegs šeit tad parādījās, ka vienkārši pamostos, un arī šobrīd pamostos 4 naktī, piemēram, un liekas, viss, es esmu izgulējusies, vairāk miegs nenāk. Bet tas arī kaut kādā ziņā ir apvienojums ar to, ka nekā nav ērti, tas vēders ir liels un smags, un noteikti viena no tādiem vislielākajām simptomiem, ja to tā var nosaukt, ir tas, ka visu laiku vajag čurāt. Tas ir, ik pēc 3 minūtēm es eju čurāt arī naktī, un tas arī noteikti traucē miegam, bet, protams, tas ir tāds pavisam liels sīkums. Bet tā čurāšana patiešām ir tāda, ka tu aizēji, tu pačurā, nāc atpakaļ uz gultu, un tev jau liekas, ka atkal vajag čurāt, jo vienkārši mazulis spiež uz pūsli. Tur ar čurāšanu patiesībā nav nekāda sakara. Bet tas tā arī tad miegu mazliet parausta. Vēl viena lieta, kas parādījās man kaut kur ap, man liekas, 28. nedēļu, bija tūska pirkstos, tāpēc es esmu novilkusi grēdzenu un turu to kaklā, jo vienā no rītiem es to vairs nevarēju dabūt nost. Pa dienu gan šī tūska samazinās, bet tagad jau es jūtu, ka joprojām viņa ir un viņa ir visu dienu, bet vienkārši nav tik traki kā pa nakti. Bet, protams, tik un tā drošības pēc es turu gredzenu kaklā, un es redzu arī, ka seja ir diezgan pietūkus, viņa ir tāda apaļāka un lielāka nekā klasiski, bet, protams, tas arī ir tāds sīkums, un kā man doktori teica, ja tas nav traki, un ja tas ikdienā baigi netraucē, tad tas ir pilnīgi normāli, un par to nav jāstraucās, un tā man arī ir. Jā, un tad pat pēdējā lieta, kas man ir parādījusies šķiet pēdējo nedēļu, ir treniņu kontrakcijas, kas ir ļoti interesanta pieredze tās just. Un, pirmo reizi man tās parādījās, kad mums bija ciemiņi, un es sēdēju pie virtuves galda, un es sāku just tādas diezgan spēcīgas mēnešreižu sāpēm līdzīgas sajūtas vēdera lejasdaļā. Tādas velkošas, vēders palika ļoti ciets, un tas bija aptuveni kāds 2 minūtes, un tad šīs sajūtas pārgāja. Un, man liekas, tajā dienā vēl tās bija 2 reizes, kad es kaut ko tādu jūtu. Un tagad jau principā katru dienu kādā momentā ir līdzīgas sajūtas. Kā mums minēja mīļotavā, ka galvenais ir mēģināt šīs sajūtas, šīm sajūtām nepievērst uzmanību. Mēs zinām, ka tās ir treniņu kontrakcijas, ka vēders vienkārši gatavojas lielajai dienai. Un tās jāmēģina pārelpot un vienkārši pieņemt, ka tādas mums ir. Man patiesībā tās nav sāpīgas, tās vienkārši tādas, tā kā tāds, es to salīdzinātu noteikti ar mēnešreižu krampiem, jo man tās sajūtas ir līdzīgas, ka tādā ļoti vieglā formā. Vienkārši tu jūti, ka tā apakšdaļa velkās un ka tur kaut kas notiek. Bet kopumā tas ir arī viss. Es noteikti varu teikt, ka mana grūtniecība ir bijusi ļoti, ļoti skaista. Es esmu par to ļoti pateicīga, jo es negribētu teikt, ka neviena no šīm lietām, ko es minēju, ir ļoti liels grūtības. Un, protams, nerunājot jau par to dāvanu, ko mēs saņemam pēc grūtniecības, tāpēc šis viss liekas tik mazs un nesvarīgs. Bet man vienkārši liekas interesanti ar to padalīties, un pašai, protams, tā ir interesanta pieredze, jo es pirmo reizi esmu stāvoklī, un katra šī mazā lietiņa, kad sākās, mēs vienmēr ar Robertu par to runājam, cik interesanti, kaut kas jauns parādās. Tāpēc, gribēju arī ar jums padalīties. Kopumā es jūtos tiešām ļoti, ļoti labi. Esmu ļoti pateicīga, ka sliktā dūša man pārgāja pēc 1. trimestra, jo, ja tie būtu visi 9 mēneši, tad gan es teiktu, ka ir grūti. Bet, tagad vienkārši ir jādzīvojas mieriņā. Ir jāgaida lielā diena un jābauda vēl šis laiks, kad esam mājās, pilnīgā mierā, un tas ir tieši tas arī, ko mēs darām. Tā kā arī šodienas plāni man ir tādi, vienkārši atpūsties, sadarīt mājās darbiņus, kas ir nepieciešami, kas ir, piemēram, apliet puķes vai salikt drēbes no žāvētāja, bet neko pārāk, protams, lielu un sarežģītu šobrīd es nedaru. Vairāk nav mums plānā arī nekādi lieli mājas projekti, izņemot pabeigt bērnistabu. Tā mums jau ir ļoti, ļoti tuvu beigām, ko es, man liekas, saku jau cik video, bet
tā patiešām ir. Vienkārši šobrīd mums tiek apgleznota viena no sienām, un tāpēc visas mēbeles ir paņemtas malā, un tur ir tāds ļoti, viss ir novākts malā, un tāpēc nevarētu teikt, ka šī istaba ir gatava, bet viņa jau ir uzreiz, kā tiks pabeigts sienas gleznojums, tā viņa patiešām arī būs gatava, ko es ļoti, ļoti nevaru sagaidīt, un man liekas, ka tas jau būs aptuveni tuvāko 2 nedēļu laikā. Tā kā, protams, noteikti parādīšu jums arī to, kā izskatīsies mūsu bērnistaba, kā esam to iekārtojuši, ko esam iepirkuši tai, bet tas jau būs atsevišķs video. Un, jā, neskaitot to, un to, ka noteikti kādā brīdī ir jāsliek arī dzemdības soma, viss pārējais man tiešām šķiet ir izdarīts, un varam tikai gaidīt lielo dienu. Es piesēdos tagad aizpildīt šādu te grūtniecības žurnālu par mazulīti, un es parādīšu jums vēlāk, kādu es esmu pasūtījusi, bet es izvēlējos tādu, kur ir gan grūtniecības visi 9 mēneši tiek aprakstīti, gan arī pirmie 5 gadi no bērniņa dzīves, jo man liekas ir forši, ka tas viss būtu kā kopā vienā grāmatiņā. Un tagad tā viņu šķirstot, es redzu, ka man vajadzēs noteikti arī izprintēt bildes un tur salīmēt iekšā, tā kā gribu tagad tam pieķerties, lai tad līdz grūtniecības beigām tas viss žurnāls, pirmās lapas par grūtniecību ir arī aizpildītas. Un es tagad pašķirstīju un ieraudzīju arī to, ka te ir atvērums par baby shower, un gribēju jums pastāstīt to, ka tieši pirms 2 dienām meitenes mani ļoti, ļoti pārsteidzā, atbraucot ciemos un uztaisot pārsteiguma baby shower, kas bija super, super forši un ļoti negaidīti. Es gaidīju Roberta māsu ciemos, jo domāju, ka mēs skatīsimies supernovu, aizgāju posties, un kad iznācu ārā, ieraudzīju to, ka pie manis ir atbraukušas visas meitenes ar dekoriem, ēdieniem, spēlēm, un tas bija tik ļoti, ļoti forši, un milzīgs paldies viņām par superīgo dienu. Tā kā mums mājās ir parādījušies arī pāris jauni dekori, un man draudzene Ella uztaisīja tādu ļoti skaistu ziedu virteni, ko iespējams pieliksim arī kaut kur bērnistabā, ja vieta atļaus. Tā kā liels paldies viņām visām par superīgo dienu, un jā, bija tiešām negaidīti un forši. Tā kā man vajadzēs izprintēt bildes arī no tā. Sākšu tagad tad iet cauri, ko es jau varu aizpildīt, un kam man vēl vajadzīgs izprintēt kaut kādas lietiņas vai bildes. Tātad es pasūtīju šādu te grāmatiņu, man ļoti patika šis vāks, un arī mūsu bērnistaba ir šajā te Woodland jeb meža pasaules tematikā, un kā jūs minēju, tad te ir no grūtniecības līdz pat 5 gadu vecumam, un man ļoti, ļoti patika, ka diezgan detalizēti var aprakstīt gan pašu grūtniecību par dažādiem mazajiem momentiem, un tad pēc tam ir arī katrs trimestris atsevišķi. Te ir gan vārdi, gan istabiņa, gan tā baby shower, ko es minēju. Un tad te ir par katru no grūtniecības mēnešiem var aprakstīt. Foršs veids, kā atcerēties grūtniecību un vēlāk to parādīt arī pašai meitiņai. Un tad, kad beidzās šī te grūtniecība, tad jau sākās tā kā sadaļa par pašu bērniņu, un arī par visu par to, kā piedzima, un, kā jau es minēju, tad nākamie arī tie 5 gadi. Man liekas, ka ļoti, ļoti forša grāmatiņa, un ja kādam interesē, es atstāšu apakšā, kur to sūtīju. Jā. Čau! Klausies, kā tad vecstāvam
bija tavam tētim vārds Stefans vai Andris? Stefans. Ok, Andris bija iesaukt, ja? Es pildu ģimenes koku tā kā priekš meitas. Pildu tieši par pirmo pozitīvo grūtniecības testu, un es esmu arī viņu saglabājusi. Tas gan nav pats pirmais pozitīvais, bet tas ir tāds, kurā jau kaut cik varēja redzēt to, ka svītriņas patiešām ir divas, jo pārējos visus tur burtiski ir jāpiežmiedz acis, lai to varētu redzēt. Bet es iedomājos to, ka, ja man sanāktu viņu izjaukt, tad es varētu viņu tepat arī ielīmēt. Bet redzēsim, vai tas vispār ir iespējams. Bet pats pirmais pozitīvais grūtniecības tests man bija 24. jūnijā, tieši vienu dienu pēc Līgo svētkiem. Izdevās, tas galīgi nebija grūti. Tagad es domāju, vai man viņu te līmēt vai nelīmēt. Sagaidīšu mājās Robertu, jo tomēr šī ir arī viņa grāmatiņa, ko viņš teiks par šo ideju. Bet tikmēr aizpildīšu visu pārējo. Ir Instagrams un bildes galerijā, jo es reāli neatceros, kurš datums bija pirmais, kad, piemēram, nopirku maternity bikses vai pirmo reizi jūtu kustības vēderā, tā kā jāskatās un jāmeklē. Es šo to aizpildīju, vēl, protams, ir palicis ļoti daudz, kur jāsalīmē bildes un jāsaraksta dažādi fakti, bet kopumā ļoti forši. Pagaidām atstāšu kaut ko arī brīvu, ko gribu aizpildīt kopā ar Robertu, un, protams, tad vēl jāizprintē bildes un jāsalīmē, kā jau minēju. Bet, jā, un vēl par katru mēnesi atsevišķi, to tad es arī droši vien darīšu citā dieniņā, jo patiesībā tas ir ļoti laikietilpīgi. Bet man liekas, ka būs tāda superīga grāmatiņa, kā atcerēties visus pirmos momentus. Vēl viena lieta, ko es esmu pasākusi darīt, kad ir kāds brīvs brīdis, vai drīzāk, kad ir brīvs brīdis un ir arī spēks, tā jāsaka, jo brīvu brīžu, protams, man šobrīd ir ļoti daudz, ir sakārtot pa vienai vai pa dažām atvilknēm mājās, kas ir varbūt mazliet netik kārtīgas, kā, piemēram, man tagad ir plāns sakārtot šo te
virtuves atvilkni, kurā ir dažādi gatavošanas produkti, kā tur milti, cukurs un tā tālāk, un mums diezgan viss viņā ir samests šobrīd iekšā. Es tad biju pasūtījusi arī tā kā atvilkņu sadalītājs, bet šobrīd man izstāsta, ka man varbūt pat tādus nevajadzēs priekš šīs atvilknes. Un jā, gribu vienkārši sakārtot, lai viss ir pārredzams un lai ir mazliet vieglāk arī ar šo darboties. Pavisam ātra pārvērtība, bet man liekas, jau izstāsta daudz labāk. Es varu redzēt visu, kur kas ir, un tad, kad gatavosim, tad arī būs daudz vieglāk un pārredzamāk. Vīrs tikko atnāca mājās no pastaigas, par cik mēs šodien nebijām. Un šādi izskatās suņi, kad ārā ir sniegs un plusi. Ārprāts vienkārši. Viņa ir reāli zābaciņa sniega. Paldies vīram, kas gatavo 90% no ēdienreizēm šajā laikā.